Sirds visu informāciju savāc un reflektē, jo viņi reflektē gan mūsu domas, gan mūsu vārdus, gan arī mūsu nepadarītos darbus vai tas, ko mēs nedaram. Jo sirds rāda ar 3 lietām par sevi. Ar sirdsklauvēm, kuras cits jūt, cits nejūt. Ar otru lietu, ko rāda elpas trūkumu, vai nu kāpjot 4. stāvā, 7. vai uznoskrienot maratonu, ja es visu laiku varēju, un tagad nevaru vairāk, jautājums, kāpēc? Protams, es nerunāju par trenētības pakāpi. Un trešā lieta ir nogurums. Ja? Sirdsklaus nespēks un elpas trūkums ir 3 pamatlietas, kas saka nosēdināta sirds. Ja? Tās ir sirds mazspējas pamatpazīmes. Nokaut sirdi var 2 veidos. Pārmērīgi sportojot, tieši tā, par ko mēs runājam, nekontrolējot. Un tā kā man ir dažas izlases labas zināmas, kur arī ir problēmas ar sirdīm un kaut kāda sirdsklausa un tā tālāk, tad, protams, ir viena lieta sports, kas, protams, var būt amatieri vai profesionālais, un tur arī ļoti līdzi jāseko kam, tāpat tiem cipariem, par ko es teicu, asins analīzēm tā tālāk, jo tur atkal aiz pārmērīgas sportošanas, kas organismā bieži kaut kas trūkst. Jautājums, kas trūkst? Kas mums jāpapildina? Es nerunāju par visādiem kaut kādiem nekonkrētiem vitamīniem tā tālāk, bet katram ir kaut kas konkrēti. Un šīs dienas lielākā problēma arī sportojot ir, pēc manām domām, ka ļoti daudz dažādu diētas ieteikumu ir, daudz ko neēd. Līdz ar to, ja mēs kaut ko, jo cilvēks ir radīts tā vismaz uz šo brīdi, ka viņam ir jāsņem gan pietiekam olbaltumvielas, gan pietiekam tauku, gan arī ogļhidrāti, tad sabalansēts. Un katram sabalansēts nozīmē kaut ko citu. Jautājums konkrēti, ko? Un tad sportojot pārmērīgi, mēs nosēdinām sirdi, vai nu tāpēc, ka slodze ir par lielu, vai mēs nepietiekam uzņemam to, kas mums ir vajadzīgs. Ja? Kas mums ir vajadzīgs, tas atkal ir individuāla lieta. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs nosēdinām sirdi, protams, ar gadiem, ja mums tad mēs sakam, mēs kļūstam vecāki, bet mēs nosēdinām sirdi ar to paaugstinot asinsspiedienu, ar to pašu, kad ir tad paaugstinātais asinsspiediens, tālāk mēs nosēdinām aknu caur alkoholu un mums aiziet mirdza aritmija, tad mums var būt trombs. Tā kā faktiski tā sirds nosēdināšana ir gan ar to saslimšanas pusi, gan ar pārmērībām, ar fanātismu kaut kādā vienā, otrā vai trešā lietā, jo beigās jautājums ir pavisam viens, kurš to procesu kontrolē, vai pats cilvēks, vai tas, kas ar viņu darbojās, piemēram, sportā tie treneri, uzturu speciālisti, fizioterapeiti un tā tālāk, jo šodienas izpratne par veselīgu ēšanu un veselīgu dzīvesveidu ir ļoti dažāda. Cik cilvēku, tik būs viedokļi. Mums ir plaši pieejama informācija, jautājums, kas attiecās uz konkrēto cilvēku. Līdz ar to arī pārmērīgi sportojot, mums savu veselību ir jākontrolē visu laiku. Un tā kā tas ir tas gan vienā variantā, gan otrā variantā. Un lai visiem laba veselība, jo ko nozīmē veselība, tas ir labs termins. Es vienmēr prasu, kad kāds novēl veselību, ko tu to domā? Lai nav slimība? Bet vai tad, ja nav slimība, viss ir veseli?